Iedomājieties, brauciet jūs ar mašīnu uz mežu pēc jaungada eglītes, pēkšņi piesnigušajā mežā jūsu auto ir atteicies darboties. Ko darīt? Protams, jāsauc auto evakuators. Pa Latvijas ceļiem brauc tūkstošiem automašīnu un visām agri vai vēlu ir nepieciešama apkalpošana. Tehniskā apskata ir reizi gadā, bet vienkārša tehniskā apkalpošana ir jāveic vismaz reizi pusgadā. Ko izvēlēties, lai nepaliktu pie saplēstas silas? Autoservisa izvēle rodas līdz ar automašīnas iegādi. Pirms 100 gadiem katram mašīnas īpašniekam bija savs mehāniķis. Padomu laikā personīgie auto nebija daudz un servisi bija vēl mazāk. Vajadzēja veiksmi, lai vienkārši žiguļi īpašnieki tiktu tehniskās apkopes centros. Piemāja garāžās, kā sēnes sāk augt mikromeistardarbnīcas. Dažās no tām strādāja īsti meistari. Mūsdienās tieši šie meistari darbojas jau daudz nopietnākos apmēros. Mēs veicam visādus darbus, sākot no elektriķa darbiem līdz pat virsbūves remonta darbiem. Virsbūves remonta darbos ietilpst arī virsbūves ģeometrijas taisnošana, krāsošana un tā tālāk. Sagatavojam mašīnas arī tehniskām apskatēm. Traverts autoservis meistari jūsu dzelzs rumaku dabūs uz riteņiem un maciņš no tā noteikti necietīs. Tehniskais aprīkojums Traverts autoservisā ir tādā pašā līmenī kā CSDD tehniskajā apskatē. Šeit tiek veikti mikroautobusu, smagu automobīļu ar piekabiem un, protams, vieglu automašīnu remonti. Autoservis piedāvā arī mikroautobusu nomu, tāpat iespējama detaļu piegāde un auto evakuatoru izsaukumi. Tas ir īpaši aktuāls ziemas laikā. Ziemas apstākļos autovadītājiem pirmkārt būtu jāzina, kad ir jāuzlādē akumulators un jāuzliek labas ziemas riepas. Autoservis mašīnai ir tāpat kā poliklīnika tās īpašniekam. Vienā darbnīcā auto var klepot visu mūžu, turpretī otrajā var aizmirst arī par iesnām. Traverts servis liek uzsvaru uz kvalitatīvām rezerves daļām un augstu darbinieku profesionalitāti.